3 zvaigžņu ordenis, ministru kabineta balva, nopelniem bagātā mākslinieka status. Izstāde, kas viņam ar brāli veltīta un ik pa brīdim tiek papildināta. Un, protams, ik viena korista apbrīns. Tā ir tikai daļa no visām dāvanām, ko jubilārs savā mūžā saņēmis. Nosvinot savu 95 gadu jubileju, viņš Ozolkalna vecās skolas priekšā tiek sēdināts izrotātā zirga pajūgā. Te abi ar brāli Imantu uzsākuši savas profesionālās karjeras gaitas. Es esmu aizmirsis braukt droškā. Aizbrauc līdz savām bērnības mājām tepat kalna pakājai, Gido Kokars cenšas atpazīt kartupeļu lauku un teica, ka ne par velti māju nosaukums ir Avotiņi. Te zeme ļoti auglīga un mitra. Tas kalns ir apavs drusku. Tas bija tikai kurpīte tecēja vispār. Ja tālāk kaut kur nezinu. Šeit tik pa brīdim ierodas kāda no orientēšanās spēles grupām, kas vienlaikus ir arī koristi un Gido sveicēji. Šajā kontrolpunktā tie ar dziesmas veids diriģenti un nofotografējs. Un tam, kā šajā svētku dienā izskatīties, Gido Kokars pievērsis lielu uzmanību. Es biju sacījis, ka es šitos šākatiņu ņemšu un braukšu vestīti. Viņā melnā. Un tāpēc man biksu vilka melnas un braukšu, un man žakats nebūs. Neļāva braukt no mājas ārā. Tādas emblemas man ir apmēram 250. No visādiem koriem un dziesmu svētkiem. Un šī ir man pēdējo dziesmu svētku emblema. Tas bija 2. jūlijā. Kuldīgā bija svētki, bet tik skaistu dabisku emblemu man dažādas, bet citi simpatiska. Man nebija nekur, un es viņu tagad nesāju, tāpēc līdz nākušai emblemai. Redz, šis man ir stils. Stils? Stils, jā. 30 gadu stils, kad spieķis bija kungiem obligāts. Diriģents teica, ka spieķis jau varot arī nebūt, bet kādreiz jūtot, ka vajag un ne tikai stilam. Gido Kokara steltais dzīves gājums šajā pusē iedvesmo cilvēkus. Diriģentam un nu jau viņa aizsaulē aizgājušajam dviņu brālim Imantam Kokaram par godu izveidotā izstāde nemitīgi tiek arī šodien papildināta. Katrs ar savu stāstu ierodās, vai tie ir apkopoti materiāli, vai tas ir albums, vai tās ir fotogrāfijas. Šodien mums atved tādu kā kolāžu izveidotu, kuru Edīte Ezeriņa tātad diapozitīvus bija filmējis tajā laikā, un tagad viņa mums ir izveidojis kā kolāžu un arī uzdāvināja ekspozīcijai. Tas vien, ka cilvēki, zemnieku ģimene ir vienkāršām mājām ir izveidojušies tādas personības, kas plaši pazīstamas pasaulē, kas ir ar savu personību, var apburt ar savām zināšanām, spējām un to milzīgo dziesmas mīlestību. Tas ir kaut kas apbrīnojams. Un mēs Gulbenes novadā mēs tikai varam mēģināt apjaust, mēģinam sevi briedināt spēku, lepošanās, tai lepošanās ziņā un tai izaugsmes ziņā. Abi brāļi kā virsdiriģenti bijuši daudzos dziesmu un deju svētkos. Gido savulaik vadījis arī tautas kori Daile, arī Daina un Ave Sol. Man apmēram 10 profesijas līdzīgas, bet es visvairāk aizrāvis ar koriem. Aizraušanās? Jā. Bet tā ir profesija. Studējis esmu bet galvenais ir nācis no turienes. Un nevis apdāvinātība, bet darba spēja. Kā viņi iesardziet tuņkārtā. Tuņkārtā. Ļoti jauka sajūta, jo tu esi kā daļā no viņiem, kā daļā viņu bērnības. Tieši šajās mājās? Jā. Un tad, kad viņi diriģē, kāda tad ir tā sajūta? Tajā brīdī ir tāds lepnuma sajūta, tāpēc, ka tu vari būt priekšā tādam, tev priekšā tāds dišs cilvēks un tiešām ļoti, ļoti pagodinoša sajūta. Ļāvu salti. Ārkārtīgi aktīvs. Es jau pēc skata redzu, kā var aktīvi dziedāt, kā nevar dziedāt aktīvi.
Arī savā 95 gadu jubilejas pasākumā diriģents Gido Kokars noslēguma dziesmas skanējumu vadīja pats. Nevis jausieti, bet jausieti. Ne, sāk, neuzskar to. Kādam ir jābūt labam diriģentam? Es nolasīšu dzeju. Aiztur elpu, acis lai pašas dzied, mati lai dzied, rokas lai dzied, kājas lai dzied, papēži, potītes. Es dziedu viss, it kā es būtu kails. Tā, ja šito jūti, šito Imanta Kalniņa dzeju, tad tas māksliniece lielā.